viss, ko vajag, ir fonā. Ir golfa nojas, ir grāmatu pakas, viss Jā, tas ir pa tēmu. kur tas tā parādīšu. Nu jā, tas stūrīt, tur redz bišķi no tiem Raiņu kalniem, kas bija jāizbur. Jā. Jāizbur cauri, jā, tā kā. Tāds viena trešdaļa tur ir. Viena kaudz arī nolika kaut kur pa stūriem mājās. Perfekti. Kādā tirāžā tu pelēdi viņu pirmo? Es tev nedēļu, bet principā tas, man pirmā tirāža izpirkta. Es tagad lieku klāt otro. Opa. Un ņemot vērā, kad man tās tirāžas viss ir stipri virs vidējā Latvijā. Stipri, jā, tad labi ir. Es esmu patīkami iepriecināts par to, kā veicas ar šo te nodošanu, darbu nodošanu tautai. Jā, klausies, cilvēki jau pieraduši, ka puķis grāmatas ir vērtība. Tur man liekas, to ir grūtā, Jānis, spriest man no malas, jo es patiešām to daru no malas. Es diezgan pasīvi iesaistos pēc tam visās lietās, kas saucās tirgvedība, tāpēc man ir ļoti grūti to tā kā saprast, bet tad, kad saka, ka vajadzētu vēl piedrukāt, tas jau ir diezgan nepārprotams signāls, vai ne, ka laikam nav cilvēki bijuši vienaldzīgi pret kaut kādu darbu. Cik tur lielā mērā autora nopelns un cik tur izvēlētais tas saturs vai tas koncepts, tur droši vien, ka jāmeklē ir kaut kādas veiksmes parasti, jā. Par ko tu raksti un kas tie pa tēliem un kas tās pa personībām, notikumiem, laikmetiem, ne tā. Kā tu vispār nonāci pie tām tēmām, grāmatām, kad viņas pašas atnāk, vai tu kaut kā viņas meklē? Jā, līdz ar kaut kādu briedumu tev, protams, mainās gan intereses, gan arī kaut kāds tāds, pieskāriens, teiksim tā, zemeslodes ātrumam, tu mēģini saprast, no kurienes, kāpēc. Redz profesiju, to, kur es pārstāvu, tā ir žurnālistika, tā jau trenē atbildēt uz jautājumu, kāpēc nepārtraukt. Līdz ar to, tas nav pretdabiski, ka es vienkārši tā, interesējos par kaut ko un tad uzdod jautājumus, meklēju pretrunas. Žurnālistikā vispār ļoti raksturīgi, ka tu diezgan skeptiski skaties uz tavu piedāvāto kaut kādu ēdienkārti, ja tev kaut ko servē, un tad tu tā vērtē, un tu nedrīkst būt līdzjūtējs, ja tu esi līdzjūtējs un sit plauksts, vai krīt kaut kādā, teiksim, mitoloģiskā ārprātā, tad, protams, ka nekas tur beigās nesanāk, vai arī sanāk tā, ka tas nav patiesi, vai arī tas pat, kas ir patiesi? Patiesi ir tā nosacīt, vai kas ir taisnība, bet tu nedrīkst būt līdzjūtējs nevienā gadījumā žurnālists. Līdzīgi droši vien kā advokatūra arī ir, ka tev ir klients, tev ir gadījums, tev ir droši vien dokumenti, pierādījumi vai arī atspēkojumi, un tev ir jāsacenšas, vai ne? Tātad tiesas zālē ir viens. Žurnālistika ir ļoti līdzīga, ka šī līdzjūšana neko labu nedod, bet tad, kad tu sāc meklēt atbildes uz jautājumiem, tā tu arī nonāc līdz kaut kādām idejām, darbiem. Visos gadījumos, protams, ka ir kaut kādi iedvesmotāji, konkrēti ierosinātāji, kaut kādi, kā saka tagad latviešu triggeri, ja, tad kaut kādi palaidē mehānismi. Bet tam mehānismam jābūt pietiekoši lielam, lai uzņemtos tādu darbu. Es nezinu, par Ainu droši vien te izskatās kaut kāds, tā kādu vairāku gadu darbs. Jā, zini kā, paskaties pasē, atceries, kad tu sāki skolā iet. Es domāju, tā kā ne tikai vidusskola, tas ir augstskola kopumā, jo augstskola jau veido cilvēkam to pasaules uzskatu, veido personību, raksturu varbūt veido ģimeni, un tas sākuma skolas posms, bet personība veidojās augstskolā. Redz, man kā 68. gada dzimušajam, trāpījās tā, es sāku studēt Pētera Stučkas universitātē un pabeidzu Latvijas universitāti. Tad 86. un 91. gads, ja, tas ir tā, ka, zini kā, tur iekārtas ir pamainījušās, ja, pasniedzēji, kas pirmajā kursā kaut ko sāka stāstīt par padomu iekārtas priekšrocībām, būtībā otrajā kursā jau nāca ar sevis noliekšanu,
jo katra diena bija citāda, avīzes arvien drosmīgāk sāka rakstīt, avīzēs var izlasīt daudz drosmīgu lietu, un protams, ka tādam jaunam cilvēkam, tu jau tos orientierus meklē, tu nesaproti, kā tas var būt, un tad, kad tu piedzīvo šādas tādas, tas ir tādas teietoniskas, tādas svārstības ritīgas, ka tavā uztverē, tad tu vienkārši ļaujies daudzām lietām un ārkārtīgi bagātini sevi ar to, kā tas varēja būt, ja tas viss noritētu tā rāmi, un kā tas notika, teiksim, tā kā, mūsu paaudzes gadījumā, kas piedzīvoja gan padomju iekārt, respektīvi Latvijas gadījumā mums jārunā, ka tā ir okupācija, tad mēs piedzīvojam padomju okupāciju, un tad mēs piedzīvojam brīvu Latviju. Un tā ir ārkārtīgi liela priekšrocība, tā ir liela privileģija, Jāni. Es domāju, ka tev nav jāstāda priekšā mūsu klausītājiem, bet vairāk pastāst, kā tu jūties, kas ir Armands Pučs tagad, kā tu to formulētu? Tu rakstnieks, žurnālists, procesu vērotājs, kā tu tad sajūti? Vērotājs droši vien. Es domāju, ka vērotājs drīzāk, un kā rakstnieks, grāmatas it kā par to liecinātu, bet mana profesija, es esmu beidzis filoloģijas fakultāti. Tajā laikā žurnālistiku arī apgūt filoloģijas fakultātē, tā bija žurnālistikas katedra. Un tas ir mazliet vairāk nekā šobrīd dots tiem žurnālistiem, jo sociālās zinātnes, kurā žurnālistika šobrīd ir ietverta, mums vairāk liek strādāt ar burtu, ar vārdu. Tāpēc ir tā, ka es esmu teicis to un var atkārtot, ka patiesībā jau grāmatas vai tie darbi raksta mani, nevis es rakstos darbus, jo ir liela veiksme tad, kad tu trāpi profesijā, un tas ir jāizdara ļoti saulaicīgi, ļoti mērķtiecīgi, tas ir jāveido. Tas notika jau vidusskolas gados, un tas ne tikai attiecas, piemēram, uz žurnālistiku, bet es domāju, ka uz ikvienu profesiju, ka vidusskolā tev ir jāatrod maksimāli daudz laika, lai pārliecinātos par to, vai tu gribi tāds būt, vai tev patiks tas, ko tu esi iztēlojies, to darīt un tam līdzīgi. Un tad bija tāda specifika, ka es nezinu, kā juristiem bija, bet žurnālistiem bija tā, ka mums uz šo te saukto iestāju eksāmenu laiku, jo tagad jau, protams, tu ar naudu var iestāties jebkurā augstskolā. To laiku tā nebija, un tad bija jākārto eksāmeni. Un tad eksāmenu to 4 akadēmisko priekšmetu eksāmens, tas vēl nebija, teiksim, tas galvenais, kāpēc tu nokļuvi žurnālistikas katedrā starp tiem, man šķiet 28 cilvēkiem. Tur konkurss bija liels, tur, zin kā, žurnālistika jau pieprasīja, tāpat arī uz juristiem ir konkurss liela, bet radošais darbs, radošie darbi, kas ir tavā mapītē, un tici vai nē, no tiem, es nezinu, 300-400 tie, kas gribēja iekļūt augstskolā, mācīties žurnālistiku, pusēji bija ļoti biezs mapītes ar radošiem darbiem, ko viņi sastrādājuši vidusskolas laikā. Tas ir, tas nav skolas siensavīs, tas ir mazākais, jo tur ir dažādas, teiksim, tādas aktivitātes radošās, kur tu piedāvā kaut kādus savus mazos rakstiņus, darbiņus vietējām avīzītēm vai kaut kādām lielākām avīzēm, žurnāliem, kaut kādas tur reportāžas un tam līdzīgi. Protams, ka ne jau visos gadījumos tev ņem pretī, bet tā uzstājība, tad tādā veidā tu pārliecinies par profesiju, par to, ka tev gribās tur būt un gribās atrasties. Žurnālistika jau kopumā ir stāsts par atteikumu, jo tas ir pilnīgi dabiski cilvēkam, tad, kad viņam kaut ko vaicā, tad viņš, tā kā pirmā reakcija, varbūt vēlāk, varbūt nē, ja, un tā ir klasika saistībā ar interviju, kas ir tā kā, sarunvalodas žanrs, ja, teiksim tā, ja, jo mēs arī tagad viens otru intervējam.
Un tad bieži vien jaunais cilvēks iedzīvojas kompleksos, jo tie pirmie mēģinājumi ir tādi, ka cilvēki pārsvarā nemaz negrib tā kā atbildēt vai kaut ko spriest vai izstāstīt. Viņi saka, zin kā vēlāk vai labāk nē. Un kādā brīdī var iedzīvoties tādos kompleksos, ka domā, ko tu te dari? Varbūt tev nesanāk vienkārši. Ne? Bet profesija ir tāda. Jā. Atteikums tā ir ikdiena. Nu jā, un tad tu, lūk, un tad atgriežoties pie tās manas personības, jā, es esmu vērotājs. Man ārkārtīgi patīk trenēt savu radošo muskuli. Šobrīd tas arī tiek darīts konkrēti tieši šajā brīdī, tad, kad mēs runājam, jo man ir jāpiedomā pie tā, kā es veidoju teikumus. Es cenšos sarunu valodu tā kā maķinīt attīrīt. Es zinu, kādu profesiju tu pārstāv. Man nav nekāda nojausma par to, kur tas viss parādās pēc tam, ko tu ar to darbu darīsi ar šo sarunu. Bet tas vēl jau vairāk man intriģē. Un šis radošais muskuls, tas ir tas, kur parasti cilvēki daudz aizstāja tādām sintētiskām emocijām. Pieņemsim, vienai daļai vajag noteikti aiziet uz teātri, un tur viņi skatās, kā cilvēks spēlē, kaut ko izdomā, izgudro, imitē. Un viņi gūst no tā tādu vai tā ir katars vai baudu vai iedvesmu. Es varu skatīties uz naglu arī, kas nolikt ir uz galda, un iztēloties šo stāstu. Un mums tā arī savulaik mācīja. Ja jūs varat skatīties, piemēram, uz naglu un 2 stundas no vietas par to domāt, par to ceļu, kā tā nonāca šeit, kas tur bija pamatā un tie stāsti apkārt. Tad jau viss ir pareizi. Tās ir fitnesa zāles radošajā pasaulē. Šāds teiksim tā, uztveres domāšanas veids, jo skatoties uz cilvēkiem, pat uz ielas, tur ir daudz vairāk teātra, daudz vairāk radošu izpildījumu nekā visās tajās vietās, ko mēs saprotam, ka aiziesim pabaudīt kaut ko. Iziet uz ielas un jūs pabaudīsiet tik daudz, ka jums pat prātā neienāk, cik daudz apkārt ir interesantu lietu, raksturu, notikumu, situācijas, tādas mizanscēnas. Jūs varat arī provocēt, ja jūs vēlaties, bet, protams, tam ir jābūt kaut kādai robežai un kaut kādām mērauklām vai tādiem tā kā ceļa stabiņiem, kurus tu nepārkāpsi, bet tu pat gar tiem tu tā lavies. Kaut vai viens piemērs, pamēģiniet vakarā Rimī pārdevēja pateikt, lai viņai labs vakars, paskatieties, kā tur notiks, kā tā seja mainīsies. Tas ir vakarā, jā. Un to pašu pamēģiniet no rīta, vai ne? Un tad jūs redzat, kā cilvēks ir vai pamodies, vai vēl nav pamodies, vai noguris, un atkal tādā veidā tā radošā pasaule tiek būvēta, jo ir jau tā, ka fitnesa zālē tu var trenēt pie trenažieriem muskuļus un kaut kādu tonu sasniegt, bet ko darīt ar to radošo? Un tā radošā puse ir tā, ka tā iztēle, tu dari viņu to, un tā ir tā fitnesa zāle. Ja? Tā ir tā fitnesa zāle, ka tu seko, skaties kaut kādi ceļojumi, kaut kādi dabas skati, mūzika, piemēram. Tas, protams, kad kaut kādā mērā palīdz uzlādē, un tā. Tāpēc, jā, tādā veidā. Vērotājs. Tas vērotājs būtu tas pareizais vārds, kas es esmu. Jā. Interesanti, ka tu pieminēji to, kad es neesmu grāmatu autors, es esmu vairāk tāds tā kā, pierakstītājs tam, ko man iedod. Un tu esi otrais cilvēks nedēļas laikā, no kuras šito dzirdu. Pirmais bija, man tāds šobrīd es esmu uzsēdies uz vienu podcastu ar Joe Rogan show, un tur bija tāds rakstnieks Steven Pressfield, un viņš tieši to pašu pateica tajā šovā. Un es domāju, tas ir baigi īstenībā, vienlaikus pieticīgi, bet tā iespējams, ka ir kaut kāds signāls mums dod no augšas kāds, un viņš pat pieminēja piemēru, kad, es eju pa ielu un skatos, ka man ir, iedomājos, ka man ir 178. lapusē, man ir gramatikas kļūda.
Un es aizēju mājās un apstos, un tiešām man ir iedots signāls, ka tajā lapusē es atvēru, kad es esmu kļūdījies un laboju to kļūdu. Tad tev arī citreiz atnāk no augšas kādi signāli. Nu, tik maiticīgs es neesmu saistībā ar kādiem iedomu draugiem, kas man tur liek kaut kam ticēt. Šajā ziņā tur es sevī neatradīšu neko tādu. Taču tā formula varētu būt tajā, ka tev ir jādara, tev ir jārīkojas, bet pa priekšu iet attieksme. Un attieksmes pamatā ir godīgums un krietnums. Ja tu tā dzīvo, tad tur pat nav jāgaida nekāds signāli. Tāpat viss notiek, saliekās ļoti konkrēti, precīzi, jo tā nav, tu neesi pretrunā ar sevi, tu esi pietiekami, teiksim tā, atvērts situācijām, tu neliekuļo, nemelo. Nu, tas nav vienkārši, to nevar iemācīties tā, pēc skolas uzreiz. Ja? Tu to jau tā cenšties to dzīvi tā kā piepildīt ar tādu morālu ietvaru, ka dzīvot kārtīgi ir labi. Jā, tas ir pareizi. Un jo ilgāk tu uz šīs zemes pavadi ar šādu te skatu un tādu pielietojumu, paliek arvien vieglāk. Ja? Tas vai tā ir krāpšana vai zakšana vai visās nozīmēs, ja, šie vārdi lietojam. Tas nav vajadzīgs, tas nepalīdz, ja? Bet godīgums un krietnums tas gan palīdz. Ja? Un tad, jo dienas ilgāk, jo ir, tas iekšējais spēks ir ļoti liels cilvēkam. Un tad es jau pieminēju, kā trāpīt profesijā, bet vēl jau ir svarīgi trāpīt tajā cilvēkā, kas tev ir blakus. Ja? Un mums jau ir, cilvēks ir dot tā īpašā savienība vīrietis un sievieti, un ja tu atrod to otru cilvēku, kas tev ir blakus, tad otru pusi, kas tevī, kas jūs ar mugurām varat sastāties, jūs varat, pārvarēt visādas lietas, kas jūs pārbauda vai sasniegt kopīgi kaut ko vai palīdzēt viens otram. Un visos gadījumos jārunā par upurēšanos. Tad, kad tu sadarbojies ar kaut ko, tad kāds ziedojas vai tu ziedojies un tam līdzīgi. Un tad šādu tādu kā savienību vai harmoniju savā pasaulē, teiksim, tā piedzīvot. Tā arī ir liela veiksme. Un ne tik daudz veiksme, ka tā ir laime, jā. Mēs varam teikt, ka tā ir laime, jā. Jā, super. Klausies, man Urda tāda vainas apziņa un tā pašā laikā arī pateicība par to, ko tu teici, par to atteikšanu uz interviju, un es tev aizsūtīju uzaicinājumu uz interviju tavā dzimšanas dienā. Pats par to bija aizmirsts. Tā bija. Un tu tāpēc man piekrīti, vai vienkārši bija interesanti? Kā? Es neredzēju. Es jau neredzu nevienu iemeslu, kāpēc man būtu jāatsaka. Godīgi sakot, saruna ar Sētnieku, saruna ar prezidentu, saruna ar tevi, saruna ar nezinu, jebkuru cilvēku, tā jau, tas jau ir normāli. Ja cilvēks vēlas aprunāties, kas man liedz to darīt un kāpēc man būtu jābūt pret vai jānoraida tas? Ja es negribētu, es jau neatbildētu. Kāpēc man to darīt? Ja? Bet ja es gribēju, tas nozīmē, ka tas ir apusēji. Tu vēlējies un es gribēju. Tur nav nekāda sakara ar atskaites punktiem tavā teiksim tā, gada nogrieznī, ja, kad tu kaut ko svini, un tad jau, tu esi varbūt tā kā labāka lomā, tad jau visam piekritīs, paldies. Nē, absolūti nē. Es neredzēju nevienu iemeslu, kāpēc man būtu jāatsaka. Jā. Super. Daudz gadus tu biji sporta žurnālists, un kā tādu tev daudz pazina, un no malas izskatās, ka tu pamazām ej projām no tām sporta tēmām, kas tev motivē tur pievērsties plašākam jautājumu lokam, kāda pusmūža krīze, vai meklēs sevi atbildes uz jautājumiem? Ja man būtu pusmūža krīze, tad es mainītu droši vien
dzīves biedri, man būtu kabriolets un uz matas mazāk galva. Uz galvas mazāk mati, jā, tā droši vien mēs varam teikt. Nē, es esmu žurnālists, tu pieminēji tematu vai vidi, jā, sports. Tam nav nekādas nozīmes. Jā. Tā ir varbūt kaut kāda interese bijusi, kurā es tur esmu sācis darboties, bet kopumā žurnālistikā šie nosacījumi visur ir vienādi. Vai man tā būtu pretī nāktu politika, ekonomika, sports, kultūra, tev ir jābūt ar tādiem instrumentiem savā rodā, ka tas tev nemulsina nevienā mirklī. Tu gana jēdzīgi spētu jebkurā vidē, to video līmeni gan piepildīt, gan izturēt, gan atrādīt. Tāpēc tam nav nekāda sakara ar to, kad ir kaut kādi nodzīvoti gadi, un tagad tu domā, ka tie izbikši, kas tur skraida un spārda bumbas, ka tas ir neaktuāli. Katram laikam savu romantiku. Kaut kādā brīdī varbūt tas ir saistīts ar to, ko tu esi dzīvē pieredzējis, kaut kāda jaunība, kaut kāds tāds azarts, jā, un mums jau arī augstskolā iestājoties, kā smējies, visas meitenes gribēja rakstīt par kultūru, un visi džeki gribēja par sportu, ne? Tāpēc, vai būt žurnālisti, jā, teiksim, tam līdzīgi šajās vidēs nosauktajās. Un, es neesmu nekur attālinājies, es tāpat sekoju tam līdzi, es tāpat, man ir pietiekami plašs interešu loks, un es šos te personāžus, kas ir, piemēram, sporta vidē, es viņus vairāk uztveru nevis kā sportists, bet kā cilvēks. Man tas vairāk vienmēr ir interesējis. Man nekad nav interesējusi, piemēram, tur statistika. Tas nav pārmetums tur Toļikam Krēpanam, manam kolēģiem. Mēs ar viņu esam pie viena galda daudz pūdu sāles nolocījuši, bet viņš tur ir pilnīgi ķērs uz to, ne, ka viņam tur gribās iesināties. Man tā statistika visas, es vienkārši tam spļauju virsū, es tur neuzskatu to, ka tas man var kaut kādā veidā, man tas neinteresē, jā. Cik tam interesē? Savukārt man interesējuši vienmēr ir personības, jā. Redzi. Futbolu tev komentēt nevalk šobrīd. Nē, es jau nekad neesmu komentējis. Man tas profils ir bijis vairāk, es esmu vadījis kaut kādas formās, tur studijas un komentēšana. Es neesmu izkopis to ne tā, ka tas būtu mans, viens no arī instrumentiem, ka es varētu komentēt kādu spēli. Varbūt, ja piestrādāt pie tā, gan jau kaut kas sanāk. Bet es gribēju pateikt, ka kaut kādā mērā profesija šī arī saskarsmē ar cilvēkiem daudzos gadījumos mēs arī nodaram sabiedrībā diezgan lielu ļaunumu. Ja? Žurnālistika nav tikai tāda savu veidu prostitūcija, ne, jo tos materiālus vai kaut kādas ierosmes vai tēmas bieži vien jums piespēlē kaut kādu negausīgu cilvēku, un jūs ejat kādu pavadā. Bet ir jau vēl stāsts par tām personībām, kuras jūs atrādat, un ļoti daudzos gadījumos uz žurnālu vākiem. Tas ir atkal pārnestā nozīmē. Tikpat tie var būt raidījumi, filmas un tam līdzīgi. Tiek atrādīti cilvēki, un viņi nav tik labi, kā tur izskatās. Žurnālisti lielā mērā cenšas apmānīt kaut kā mitoloģizē tos varoņus, ja, un tas ir arī kaut kāds laiks, tad, kad cilvēki, kas ar šo spalvu skāti ir rokās un pretī nonāk kaut kādi arī tur savas vidas tīraģņi, ka tu to vidu romantizē, vai ne, un tam līdzīgi. Bet es jau pieminēju, ka ir diezgan ātri jāiemācās nebūt līdzjūtējiem, ja, un tam līdzīgi. Bet tas, ka sabiedrībai vajadzētu tomēr tā kā kritiskāk mazliet novērtēt tos galvenos varoņus visās vidēs, kas mums ir apkārt, jo žurnālisti daudzos gadījumos melo. Es tā skaitā esmu to darījis. Bet ar laiku jau iemācās atšķirt. Ar laiku jau tā magnetiskā rezonanse vai rengens tavā ikdienā tā kā sāk ņemt virsroku. Ja? Tu jau sāc lasīt starp rindām, sāc skenēt vai skanēt šos personāžus vai šos notikumus vai šīs situācijas un tam līdzīgi. Ja? Bet tas, ka cilvēkiem ir jāiemācās lasīt starp rindām, jūs nedrīkstat arī iet viena avota pavadā. Tā māca žurnālistikā, ka vairākas avotas. Bet tieši tāpat ir arī cilvēkam, kas patērē žurnālistu saražoto vai sabrūvēto. Jums taču ir jāizvēlas no vairākiem
avotiem tas vidējais, jo jums jau pirmkārt jūs pats esat kaut kādā mērā informācijas nesējis, jo jums ir priekšstati par dzīvi, par to cilvēku, par notikumu, par kaut kādu gadījumu, ja, un tad jums piespēlē žurnālists vai žurnālistu kopa vēl kaut ko, ja, un tad jums jāpaskatās 1, 2, 3, jāizvelk vidējais, jādomā līdzi ar tā lietām, vietām, un nebūt līdzjūtiem. Tas nav tikai žurnālista virsuzdevums, tas jau arī ir normāls savstarpējās attiecību kultūras tāds kā uzdevums, ja, ka tad, kad tu kopi attiecības kādas vai prasmes sarunāties, ja, nu nav jau tā, ka ir jākarat kā ķēvē galvu visu laiku pie bada vai tam līdzīgi. Nu, tu vēro, skaties. Nu, klusēšana zelts dažkārt saka, bet runāšana arī ir zelts. Jā, tāpēc jāprot gan noklausīties, gan uzprasīt. Jā, nu tā. Jā. Nu, tā ir sarunāšanās. Es par to magnētisko rezonanci gribēju prasīt. Ja tev pašam vajag, redzot visu, kas notiek pasaulē, tev vajag pēc iespējas neatkarīgu viedokli medijos, kur tu skaties tagad, kur tu iesaki cilvēkiem skatīties. Jo tagad, dažādi, nezinu, tur pat BBC, CNN arī tur zināmas ietekmes tur arī ir. Tie, Jāni, nav labi piemēri, jo tie ir ļoti tādi, standarta piemēri, bet tas ir, pirmkārt jāsaprot, ko šīs grupas pārstāv. Jā, tieši tāpat kā Latvijā mēs arī skatāmies uz sabiedriskiem mēdījiem, mēs skatāmies uz privātajiem. Jums jāsaprot, kam pieder šie mēdī. Respektīvi, tie cilvēki, kas izvēlas darbu žurnālistikā, viņi nekad nav neatkarīgi. Nekad. Nekad viņi nav neatkarīgi no kaut kā. Ja, viņi vienmēr strādā kāda vai uzdevumā, vai kāds viņiem dod darbu. Svarīgā lieta ir tā, ka viņi ir brīvi savās izvēlēs. Ja, tad neatkarīgi mēs noliekam malā šajā profesijā, bet brīvība, tas ir nenoliedzami. Man ir brīva izvēle piekrist, vienam vai otram piedāvājumam saskaņā ar manu, kaut kādu iekšējo pasauli, būtību, pārliecību, ja, un es brīvi izvēlos. Jā, šajā ziņā žurnālisti ir brīvi, neatkarīgi viņi nav, tāpēc, kad visi mēdīji vai vietnes vai mēs, kas tik LR rādā tagad nav saražotas un tās platformas, kādam pieder, attiecīgi tās intereses tur arī ir tādas, ja, un tad ar savu brīvību jāpiec tā, vai tu gribi tur atrasties tajā vidē vai negribi. Ja? Un nesāc stāstīt pasakas, ja, par neatkarīgu žurnālistiku. Ja? Tāda nav. Ja? Ir brīva izvēle, vai tu vēlies strādāt šajā ietvarā vai ne. Nu, lūk, un tagad atgriežoties pie tavu jautājumu par to, kur tad smelties cilvēkam to pasaules izpratni vai vispār ikdienas kaut kādu sajūtu, kā drošību vai tam līdzīgi, šajos meklējumos doties. Jo vairāk, jo labāk ir jāinteresējās par lietām, ir jādažādo šo avotu, teiksim tā, ņemam pretējos polus, skatāmies gan tos melno, gan balto krāsu, ja pa vidu meklējam citus, ja pludinām, ja, un jūs jau noteiktā vecumā sapratīsiet, ka jūs paši spējat izlobīt, jums pašiem jāizlobi ir arī kaut kāds secinājums no tā visa, vai ne, un manipulācija jau ir nav vieglāk manipulēt kā šajos laikos ar cilvēku prātiem. To pierāda virknē gadījumu, ne tikai liels kaut kādas pandēmijas, kas mums tā kā svaigāks un zināmāks, bet kopumā ir ļoti viegli cilvēkam kaut ko iemānīt, iestāstīt viņu tā kā ievilkt tīklos un padarīt par kaut kādu, līdzatkarīgo. Ja? Bet to diktē arī informācija tehnoloģija pasauli vai šī industriālā revolūcija, kas ir notikusi saistībā ar informāciju tehnoloģiju nozarē. Tāpēc viens variants, ko es jums saku, noteikti mēģiniet aizstāt ik pa laikam ekrānu ar dzīvo dabu vai ar dzīvo bildi, jo visos gadījumos nav jābūt, teiksim tā, tiešsaistē vai tiešraidē, jā, ar pasauli, ar jūsu e-pastiem un tam līdzīgi, jo, ja jūs tur esat, tad jau jūs ejat pavadā kāda. Jā. Atļaujiet telefonam atpūsties, dzīvojiet tā, lai
šīs ierīces piederētu jums, nevis jūs sākat piederēt šīm ierīcēm. Tā gan tāda nodrāsta laikmeta frāze ir, bet tas, diemžēl, tā notiek šobrīd, vai ne? Jo tur jau pietiek tikai nevairs viens klikšķis, bet padomāt, kā par šo tēmu saņemsi virkne reklāmu uz savu ekrānu un kaut kādu ierosinājumu. Cilvēkus rāmē, un jums jāprot šos rāmus saskatīt un izlausties no tiem ārpusē. Jā. Ārpusē. Tas ir tā kā, es nosmējos šodien bija vai vakar, tas slavenais Daugavpils, tas vīriešu dzimumloceklis pie krusta piesists. Un te pašā laikā tā sabiedrības liekulība arī ir tik daudzveidīga un skaista, jo mēs taču atļāvāmies Latvijas vārdā Venecijas bienālē veselu izstāžu zāli piepildīt ar dzimumlocekļiem, ja, kur tik tie nebija pielikti. Ja. Respektīvi, tad kāds taču izdomāja, ka no Latvijas nākušā māksla vai māksla, kas tā kā pieder šīs zemes domātājiem vai radošajām personām, tā šajā laika posmā varētu tikt asociēt ar vīriešu dzimumlocekli. Te var paskatīties dažādi. Jā. Viens var savienties un teikt, tas taču perversija, cits teikt, nē, tas ir auglības simbols, jā. Tad mēs te pa auglību runāsim. Jā. Kā paskatās uz to? Būtu ļoti dīvaini, ja Daugavpilī šis krusts ar dzimumlocekli nostāvēt visu izstādi, vēl jau vairāk tāpēc, ka tajā galā arī jau nav viennozīmīga attieksme. Pirmkārt, tur tā Krievu ietekme, kas ir ārkārtīgi dīvaini. Tā ir tāda ļoti sēkla aprobežot, bet es jau nesaku, ka smējies visi locekļi uz krustiem ir baigais dziļums. Jā. Ne jau velti, tad, kad mēs skrienam apraudzīt debesīs braukšanas svētkus uz Aglonu. Es saku, nevis mēs, tas nepareizi, jā, viens bariņš, viena liela tiesa no valsts. Faktiski jau mēs jau esam tā kā nodalījuši baznīcu no valsts, un tajā pašā laikā valsts vīri skrien uz nebēdu uz turieni. Ja. Acīm redzot, tas ir tās par elektorātu, vai ne? Kurā brīdī blakus elektorātam parādās krusti ar dzimumlocekļiem, atkal ir jautājums, kāpēc tieši tā? Kas tā bija par provokāciju? Vai ne? Bet māksla ir tāpēc dot, lai provocētu. Lai liktu domāt, ja, var uzjautrināties par reakcijām, jo tās reakcijas ir tādas, kad īstā māksla parādās tajās reakcijās, nevis tajā darbā. Ja, ne? Tā tu redz to cilvēku. Es atgādinu to, ka mēs, iespējams, ka liela daļa pat neuztver to, ka tajā bienālē, kas Venecijā tika izrādīt, ka tur tiešām šie dzimumlocekļi bija plašāk klāstā. Es domāju, ka šajā ziņā mēs uzstādījām kaut kādu rekordu, jā, pasaules, kur tie locekļi bija, nezinu, kur tik nepiestiprināti. Bet tagad viens mazs sūdu krustiņš ar pimpīti, tas rada baigo tādu šumēšanos, jā, un tā. Skaties no malas un priecājies, kā cilvēki padodas kaut kādai, plūsmai, viedoklim, jā, kategoriskumam, jā, ka viņi tikai tā un nekās citādi, un tad tur tā melnā un baltā krāsa, respektīvi, melnās jau pasaulē nav. To ir cilvēki pat pierādījuši, impresionisti to savos darbos ir teikuši, atrādījuši, ka melnā krāsa jau nav. Jūs ieskatāties un redzēsiet, tas ir kaut kāds tumši brūns vai tam līdzīgi. Jā, tur kaut kur tā. Jā, tāpēc... Es to nezināju. Jā, bet tas atkal ir no sērijas, kad cilvēki sāk iedziļināties kaut kādās lietās un tad piedāvā savu versiju, kas kā hipotēze ir ārkārtīgi interesanti. Tā kā, ja tu sāc piedomāt pie tām, tad arī sēžot kaut kur, kā tu redz kaut kāds tur tumšs krūms, iekšā, jā, tur nekas tumšs nav zem tā krūma. Izrādās, tur tā pasaule pavisam citā. No malas liekas, tur tumšs, tur ir melns, jā, bet uzlaužot šo priekšskaru vai atverot to, ir citādi, jā. Tāpēc, jā, manipulācija, tā ir šī brīža klasika, jā, un cilvēkiem nevajag ļauties tam, lai gan viedierīces, kur tad, šie ieroči jau ir tāpēc radīti, lai ar mums spēlētos, vai ne? Un tie, kas spēlējas, pasaules attīstības vēsturi rāda to, ka tie to
to interese nav pārgājusi un tie paši, tās pašas dzimtas un tie paši bagātnieki vai pārtikušie vai ar zelta karotītēm mutē piedzimušie, kas faktiski ir pārnesuši cauri laikmetiem kaut kādas savas, vai nu tas ir salaupītais, vai iekarotais, vai izkarotais, bet tie bagātie vienmēr ir bijuši bagāti, un tas tā vidusšķira ir tur tāda, tāds mānīgs lielums, ja, kas īsti nevar saprast, kurā brīdī tevi var pierakstīt vidusšķirai kaut kādai vai ne īpaši pārtikušiem cilvēkiem. Ja, tā. Bet paturpinot par to melno krāsu un informācijas avotiem, tu savām grāmatām izmanto arī tādus avotus, kad es atceros kādreiz minēju YouTube kanāli speciālie un arī Darknet varbūt esi līdz iekšā. Ir, jā. Jā, Tajos visos cauri neatsaki nekam. Neatsaki nevienam lekcijas. Tur var uztrenēt sevi, iedziļinoties tur tajā algoritmā, ko, piemēram, kaut vai tas pats YouTube vai kāda cita vietne, kas informācijas nesējis kāds, tur var atrast ātri vienu un saprast, kurā brīdī ir kaut kāda vērtība, jo viņi jau ar cenzūru tur nodarbojas diezgan precīzi. Un tad tās lekcijas, dažādi intelektuāļu vai domātāju lekcijas ir dažos gadījumos tu skaties, ja, kad tur pāris simts cilvēki varbūt ir noskatījušies, konkrētais fails tur ir tā kā slēpts, tā kā nolikts kaut kur maliņā, viņš nekur ārā tev neizleks. Tad apskaties, izrādās tas pirms 5 gadiem jau vietots, lec iekšā noklausies. Kā tu viņus atrodi? Meklējot. Vienkārši. Nav neinteresantu cilvēku, neinteresantu lekciju. Tas ir tā, kā mēs augstskolā kaut kādos pirmajos kursos parasti tur bija tā arī tas stereotips, tik garlaicīgs pasniedzējs. Bet augstskolā tev ir tieši jāiemācās saprast, kāpēc šis pasniedzējs ir garlaicīgs. Tieši uz viņa lekcijām varbūt ir vērts aiziet un padomāt, Aicīt, paskatīsimies, kā tu šodien esi sagatavojies, cik tas ir formāli, vai arī kāpēc tev nesanāk, vai arī, ja nesanāk, varbūt tu domā tā, ka viņam ir kaut kāds defekts, varbūt tu pats neesi tam ticis līdzi. Ja. Tad augstskolas iemāc domāt, ja, un šeit ir ļoti līdzīgi. Jebkura lekcija, jebkura auditorija, piemēram, kaut vai, ja man aicina uz bibliotēkām, kā grāmatu autoru, un mēs tur satiekam cilvēks, un tic man, ir Latvijā ļoti daudz mazu bibliotēku, ja, un tās vietas, kurās šīs bibliotēkas atrodas, tur kopumā varbūt ir tur 300-400 cilvēki dzīvo tajā mazajā, to pat par ciemu nevar nosaukt. Jā, bet bibliotēka ir, un tad, kad atnāk tie 10-15 dažreiz cilvēki, ja atnāk 2 arī es runātu un stāstītu, bet tu saproti, ka viņiem ir svarīgi ar tevi aprunāties, viņi grib dzirdēt. Man ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ko šie cilvēki grib vaicāt. Tāpēc šie meklējumi saistībā ar kaut kādiem avotiem un to pasaules izzināšanu, tie ir visi saistīti tikai ar tevi pašu. Ja tu meklē, tu atradīsi, un nav tāda lieta, saka, šis ir sūds, šis nekam nēder, ja? Maini to domāšanu pret šo konkrēto platformu vai saturu vai to vidi, kurā tu tagad esi nonācis vai kam es pieskāries, un tu sāksi iedziļināties, saprast, jā, redz, kā cilvēki ir apņēmīgi. Uztaisījuši kaut ko tādu, ja. Pat pēdējās ielības, ja. Pat skatoties šo te, dažādi vērtēto, neviennozīmīgi vērtēto kaut kādu vakaru seriālu izklaides žanrā par Magonu vai Kīriču, ja. Arī tur jāmāk saskatīt, kāpēc šie cilvēki, kas producē, izdomāja šīs personības tieši šādi atrādīt, un kāpēc tas ir svarīgi, ka viņi tiražē tieši šāda veida vēstījums, ja? Jo šie uzaicinātie personāži vai tie, kas sadarbojas, kas nokļūst ekrāna priekšplānā, viņi jau spēlē sevi, ja? Viņi piedāvā sevi, bet ir taču vesels grupas, kas šo spēli grib izmantot, vai ne? Tad padomājiet līdzi, ja? Kā tie cilvēki dzīvo, kas viņiem ir galvā. Tā kā
kā jebkura Hollywoods filma, ja, skatoties, vai, nu, jebkura filma, ja, tu saproti, kas režisoram ir galvā, ja, nevis kā aktieris to nospēlē, bet kas režisoram galvā, cik jukušam ir jābūt, lai taisītu, vai kādā pasaulē tu dzīvot, lai taisītu kaut kādas šausmenes vai izvarošanas vai tādas epizodes, ja, tas jau var pasniegt dažādi. Bet atsevišķos gadījumos, nu, kaut kāda, teiksim tā, kaut kāda žanra īpatnība piedāvā to tā kā nojaust, ja, un likt saprast, ka tur kaut kas notika. Ja. Citos gadījumos šī radošā persona grib par katru cenu parādīt tos specifektus gan ar asinīm, gan ka tur kaut kas šķīst un vārās un tam līdzīgi. Nu, atkal to aizdomājies, kā ir uzbūvēts šis cilvēks, ja mēs jau nesam vienādi. Ja mēs visi būtu vienādi, būtu ārkārtīgi neinteresanti, ja. Līdz ar to, jā, mēs visi kopā un katrs atsevišķi šo pasauli bagātinam, un katram šajā ekosistēmā ir ārkārtīgi jautra vieta, ja, ārkārtīgi jautra vieta. Jā. Paturpinot par to, kas notiek pasaulē, es, protams, gribēju tev galvenokārt nevis apsveikt dzimšanas dienā, bet apsveikt ar jaunās grāmatas iznākšanu. Tiem, kas vēl nav to pamanījuši, ir jauna grāmata, saucās Ar baltiem cimdiem, ko es jau redzēju Rozes grāmatnīcā, bija pārdotāko grāmatu pirmajā vietā. Tu rakstīji, ka saprotot Raņa likteni, var labāk saprast Latviju mūsdienās. Radīto sistēmu būtu jāmaina. Ko un kā tu redzi, kas būtu jāmaina un kas vispār šobrīd notiek pasaulē, uz kurien mēs tagad ejam? Kā tu redzi šos te visus ģeopolitiskos procesus un vai to tu biji domājis ar to Raņa mantojumu, kas ietekmētu mūs šobrīd? Viens ir Raņa mantojums, ko mēs saucam par literāro. Ja, tad literārā bagāža vai tas krājums. Ja. Pavisam kas cits ir, ka viņš kā sabiedriska politiska figūra arī ir atstājis noteikti pēdas, un šīs pēdas ir daudz graujošākas. Tās ir daudz vairāk atstājuši nospiedumus uz Latvijas likteni nekā viņa darba, diemžēl. Un te mēs nevaram teikt, nē, ko tā mēs ķeramies klāt tādiem svētajiem vai dižgariem, lai par viņu runā darbi. Nekādā gadījumā, jo par tikai man šķiet mediķi var atļauties kaut ko tādu teikt, lai par mani runā man darba, ja, jo visos pārējos gadījumos es gribētu redzēt arī to cilvēku, ja, kas vienā vai otrā profesijā vai sevis piepildījumā darbojas, vai ne, un Raņa gadījums ir stāsts par 5. kolonu, ja mēs iztēlamies, tad 5. kolona, tas vienkāršot sakot, tie ir tie cilvēki, kas nevēl mūsu zemē labu. Un tie ir tie cilvēki, kas noteikti nevēlas redzēt tādu valstu kā Latvija, kā latvieši uz šīs zemes. Tas pat nav pārspīlēts, tāpēc, ka mēs redzam, kas notiek Ukrainā. Ja? Cik perversi viena liela nācija vispār, vai tā ir nācija, tie kaut kāds savāki mežoņi, vai viņi vispār spēja kaut ko izlobīt sevī no cilvēciskā labi. Bet 5. kolona, ja mēs uzskatām, ka tas ir tāds projekts, kurā ir, kas izskatītos pēc mājas, ja, tad katrai mājai ir kaut kādi būvmateriāli, ja, tad kaut kādi instrumenti vajadzīgi, un tad ir saistviela. Ja, un Raņa dzīve ir faktiski šīs 5. kolonas saistviela, ja, tā kā viņš dzīvoja, tā kā viņš savu pasauli izprata, kā viņš izmantoja tos apstākļus, kuros laikmets viņu pārbaudīja, bet bija jau vēl tā, ka viņš arī nemaz nevairījās no šīm pārbaudēm. Viņš ļoti labi zināja, kur viņš ir iekūlies, sākot kaut vai ar to pašu jaunstrāvnieku laiku, kur mēs tā kā arī kaut kādā mērā vienkāršojam no sērijas jaunlatviešu, jaunstrāvnieku 5. gada revolūciju un tik lecam un tik skrienam. Ja. Tajā pašā laikā to jaunstrāvnieku nemaz nebija tik daudz. Ja. Protams, ka viņi atstāja noteiktu pieskārienu Latvijas, teiksim tā, nacionālas pašapziņas mērogiem, bet tur Rains bija tas, kurš diezgan labi atrāda dzīvē, kāda izskatās nodevība, jo žandarmērijas protokoli
Hranikas protokolu, kur man bija iespēja tos aplūkot un izlasīt visus, un man te zem galda viņi kaut kur te arī stāvs, tu varētu izlūt un parādīt. Tie diezgan nepārprotami pratināšanā atrāda, ka, ja tur viens Liepājas puika pirmais, kuram paspruka mute, tur kaut kā atzinās, ka, tur ir kaut kāda pret caru vērsta darbība vai būtībā, tā kā marksisma ideoloģijas tiražēšana, tad Rainim nonākot pie izmeklētāja galda, viņš kaut kādā 2. vai 3. reizē sāk stāstīt visu un vēl vairāk, un nav skaidrs, kāpēc viņam to vajag, kāpēc viņš tieši tā izpildās. Grāmatā var atrast atbildes uz šo jautājumu, kāpēc viņš nodod savus, savus tuvākos pasaules uzskatu līdzgaitnieks. Bet atkal veidojās sociāldemokrātu partija, un tas atkal ir stāsts par sociāldemokrātu partijas traģiskumu, jo šie puikas tā kā, pierakstīja Rainis sev, Rainis arī tur tā kā, veidoja sev par ideologu. Vienā brīdī tāds viņš arī tur ir, bet ar savu kašķīgumu un ar visām tām intrigām, partijā viņš tā īsti neiedzīvojas un nespēja pieņemt ne tos strāvojumus, ne to teiksim, tā, daudzveidību, viedokļu daudzveidību, jā, un tam līdzīgi. Tā kā tas ir tāds viens posms, kas ļoti spilgti iezīmē. Paturam prātā, ka 40. gads, tad, kad ienāk Krievija un Latvija tiek okupēta, tad šie sociāldemokrāti, kas visus 20. 30. gadus kā partija nebija aizliegti, komunisti bija aizliegti, bet sociāldemokrāti nebija. Sociāldemokrāti visus šos 20 gadus diezgan mērķtiecīgi veidoja attiecības ar tā saukto sarkano pagrīdi, jo viņus nepārtraukti uzturēja tādā vieglā tonusā un rebonī tas, ka gan jau tā pamatšķīra modīsies, gan jau tā pasaules revolūcija pārņems, gan jau tos buržujus metīsim pie malas, un tad šī buržāiskā iekārta tiks aizstāta ar proletariātu, nevis diktatūru, bet ar proletariātu uzvaru. Tāpēc sociāldemokrāta spēle ir ārkārtīgi pretīga, riebīga, bet 40. gadā mēs redzam, ka viņi skrien un bučo tos krievu zābaks, nemazāk kā jebkurš, kas tur ar tiem krieviem tās slepus vīstīja rociņus un tam līdzīgi. Pārnesot atkal atpakaļ kaut kādu 10 gadu pirms šī drausmīgā notikuma, Rainis tiek izvēlēts par cilvēku, kurš apkalpo šo te pagrīdi, viņš izveido izdevniecību, kas būtībā ir tikai pieseks marksisma ideoloģijas izplatīšanai. Šī izdevniecība pumpē Latvijā naudu, bolševiku pagrīdēji, komunistiskās partijas pagrīdēji. Visi lēmumi vai kaut kādas darbības ar naudu tiek pieņemts Kominternas Latvijas sekcijā Maskavā. Viņš arī Šveices posms, kas arī diezgan tā kā atrādīts grāmatā, tur arī ir skaidri redzams, ka viņa nonākšana tā brīža Eiropas kontrabandas centrā Lugano un principā tāda bandītiska vide tur, kur gan ieroči var nopirkt, gan viltoto naudu, gan dokuments. Viņš patiesībā ir tāds kā kasieris, kurš plāno banku laupīšanas, bet pastājās nepiedalās, jo viņam ir dots strādāt ar galvu, citi skrien ar kājām. Bet viņš to izmanto. Viņa banku konti ir ļoti pretrunīgi. Tur nevar saprast, kāpēc tādas naudas tieši tur parādās, kāpēc kaut kāda aktīvi tur tiek, kāpēc kaut kāda vērtspapīra vērtspapīros tiek ieguldīta nauda ar Artūru Nagliņu vārdu. Tā ir tā pasīta, ar ko viņš dzīvo 14 gadus. Un tas arī man faktiski ierosināja šis vārds Artūrs Nagliņš, šī pase, ko viņš 1905. gada nogalē paņēma un ar kuru skrēja pāri Eiropai uz Šveici. Kāpēc tik ļoti no šī vārda baidījās ne tikai, protams, vēlāk tie sauktie padomju Raņa literārā mantojuma apguvēja padomju laikos, bet pats Rainis, viņš izdod tādu prozas darbu grāmatu Kastaņola, kur it kā šķistu, ja tur katra kaķa vārds ir aprakstīts, ko viņš saticis ir pa ceļām, tur pa tām nogāzēm skraidot, tad kā tad tā, ka viņam tāds
tāds kā Artūrs Nagliņš, kuru sauc gan saņemt telegrammas, ja, gan kaimiņi pazīst tādu. Nekādu Raini un Pliekšāni jau nezinu, vai ne, tie itāļi vai šveicis itāļi, kas tajā galā tur dzīvo. Un tu saproti, ka šīs pretrunas ir ārkārtīgi liels, dīvains, neizprotams. Tad tu saproti, ka Aspazī, kas kā, teiksim, traģisks laika biedris Raiņi, ir apstāvējusi šos te arhīvus, dienas grāmatas, un pamatīgi ravējusi, jo Rainim bija daudz tādu blakņu vai noslieču, kurus nevar īsti uztvert, vai tas patiešām ir vai rādās. Ja? Tur ir dažādas orientācijas, sākot ar seksuālajām un beidzot ar kaut kādām ezotēriskajām, kur viņš, šķīviešu griešana vai jaunu meiteņu apjūsmošana, tas ir ļoti, ļoti pretrunīgi. Bet dienas grāmatās ir liela cauruma atsevišķos gadījumos. Piemēram, tur kaut 20. gada vidū, kad Rainis ir Saeimas deputāts, viņš, un liekas, ka viss ir kārtībā, dzīve tā kā sakārtojas, ja neskaita to, ka viņš nav ievēlēts par prezidentu, un viņam nespīdēja kļūt par tādu, bet viņš raksta dienas grāmatā tādus teikumus, es tā kā no galvas citēšu, ka jābrauc prom uz ārzemēm dzīvot, bet uz kurieni Lietuva un Igaunija izdos. Ko izdos? Kāpēc izdos? Ko tu esi izdarījis tādu, ka tev šāds teikums ir jāieraksta, ka tu baidies kaut kur aizbraukt, jo tev varētu izdot? Vai tur atbildi ir meklējam kaut kādās sadarbībās, kas viņam bija, jā, viltotās naudas, ja nemaldos 500 rubļus 20. gada pirmajā pusēs Latvijā sauc par rainīšiem. Nebija tik viennozīmīga viņa personība vērtēta Latvijas sabiedrībā, kā mums pēc tam padomu laikos iepotīja un izstāstīja, kad ir atgriezies no Šveices, tāds, ja, kad tur gandrīz vai, teiksim tā, vienradzis, ja, latvieši ne tikai literārais, bet arī sabiedris politiskais vienradzis ir atgriezies ar savu kundzi, jo Raņa bulvārs, tās plāksnītes, kas Raņa bulvāri izdēļoja, tās ik pa laikam tik plēsas nost vai aizkrāsotas. Pie Raņa dzīves vietām viņš tur vairāk mainīja tās dzīves vietas un uzturējās tur Rīgas abās upes pusēs. Tur ik pa laikam notika kaut kāda tādi kā huligāniski vandālismu akti. Tad, kad viņš brauc, piemēram, lasīt vai satikties ar saviem cienītājiem, viņu ne visos gadījumos sagaidīja ar urrā un uz priekšu, ja, jo viņu vērtē kā sarkano, ja, viennozīmīgi. Viņu vērtē kā sarkanu un pat Latvijas armijas sauktā virsniecība. Tāpat vairāk kārt ir teikusi, ja jūs dzejnieki aiziet no tiem sociķiem, tad varbūt mēs arī gribētu jūs redzēt tur prezidenta krēslā, bet tas viņam nespīdēja vispār, jo viņa ar šo te kārti, ka viņš varētu būt prezidents, sociķi viņu dabūja atpakaļ no Šveices Latvijā. Tā viņš nebūtu atgriezies, Rainis, es domāju, bet starp citu viņš atgriezās kā viens no pēdējiem 20. gada pavasarī, jo tie, kas bija Šveicē, viņi, vai kaut kur izklīdi pēc 5. gada tiem notikumiem, trauksmeniem, viņi agrāk kā vēlāk, un tas viss notika pa 14. 16. gadu, 20. gadsimta, viņi atgriezās mājās. Ja, tur arī literāti, arī dzejnieki, arī rakstnieki, žurnālisti. Rainis līdz pēdējiem tur vilka savu jūgu. Kāpēc? Ja? Kāpēc dažus mēnešus pirms pārbraukšanas viņš izskata iespēju nopirkt māju Lugano, un ir arhīvā tāda vēstule, kur itālis saka sakarā ar jūsu, kur viens itāļu biznesmenis saka sakarā ar jūsu interesi par šo īpašumu, es jums painformēju par cenu. Ja, ja tu gribi atgriezties brīvajā Latvijā, ko tev tur meklēt, kādas mājas, kādas vilas, un vēl vairāk, no kurienes tā nauda. Ja. No Booking.coms nebija. Tādai lietai, vai ne? Tā kā tas ir tāds ļoti, teiksim tā, var apsmaidīt. Bet atgriežoties tā sabiedrības politiskā elite vai establishments Latvijas, viņi ļoti labi saprata, kas ir Rainis un kas viņu finansē, kas stāv aiz muguras, un tāpēc viņam nespīdēja nevienā gadījumā šī prezidenta mantija, un arī Nobel prēmija, jo gan akadēmiskā vide, gan Latvijas drošības iestādes nepārprotami saprata, ka viņu priekšā ir vienkārši viens
cilvēks, kurš ir atstājis lielu, teiksim tā, nospiedumu Latvijas literārās valodas frontē, tā arī Latvijas nacionālas pašapziņas sakarā, kontekstu mēs paņemam tā kā mazliet plašāk, bet tajā pašā laikā viņš ir tāds kolaborants, ka vēl varētu tikai pameklēt, un tie piemēri ir kliedzoši. Un tad jau ir skaists tas nāves brīdis, ka viņš aiziet, ka uz viņa galdiņa atrod, uz viņa galdiņa paliek. Kā tu domā, kas dzēniekam paliek uz galdiņa, vai ne? Ja tu grāmatu vēl neesi lasījis, tad tu nevar atbildēt uz šo jautājumu, bet pateikšu priekšā, paliek uz galdiņa pistole. Jā, Rainis un pistole. Vai tas nebūtu skaists nosaukums vienai citai grāmatai? Nekur paliek šī pistole pēc tam. Jāni neticēsi, bet tajā brīdī, kad aiziet Rainis, un tajā svētdienā, kad viņu apglabā, kā tev šķiet, ja mēs saprotam to mērogu, kāds ir uzpumpēts ar sarkano vai okupantu rokām attiecībā pret šo konkrēto cilvēku, vai, piemēram, Nacionālajam teātrim nevajadzētu paņemt brīvdienu tajā dienā, kad ir bēres? Ne, tā nenotiek. Ja? Un tas atkal ir viens jautājums. Viņi tajā dienā spēlē teātri. Ja nemaldos, komēdija tā bija kaut kāda. Jo es to atradu visu, arī arhīvos var atrast, ja. Un iziet tikai tā kā noņemt cepurus tur uz balkonu, tā kā Nacionālais teātris, Rainis bija Nacionālā teātra direktors arī savulaik, tā kā kaut vai no šāda aspekta raugoties. Pārtrauc komēdiju, noņemt cepurus, izgājas balkonu, atvadīties un aizskrien atpakaļ uz skatuvēm turpināt. Kas tas tāds bija? Ja? Kāpēc tā? Ja? Skaidrs, ka tur sociķi gan Raiņa atbraukšana, gan viņa aiziešana mūžībā, viņi izmantoja savas partijas labā, jo tur bija, tas bija tāds kā politisks, tādas aktivitātes, kā politiski tādi, tādi uzplaiksnījumi, ja? jo tu jau nevar noturēt tos cilvēkus, un tad mēs rādām, lūk, sociķi, tur pamatšķīra, lūk, mēs te kopā visi, ja? Dižais ir aizgājis, ja? Ja pašā laikā ļoti liela sabiedrības daļa šo dižo kā cilvēku augsti nevērtēja, vai arī vērtēja piesardzīgi. Tieši viņš ir tas, kurš dibina kultūras sakara komiteju, draudzējoties ar PSRS tautām. Tas ir Rainis. Šī komiteja ir tā, kas būtībā izveido pēc tam, tas jau ir pēc Raina nāves, bet tā turpina darboties, izveido visus priekšnoteikumus, lai 40. gadā būtu pietiekami daudz gan tanku bučotāji, gan tie, kas ir gatavi skriet pie NKVD virsniekiem un stāstīt un nodot savus tautiešus. Un tas, kas notiek padomu laikā, tas ir vienkārši, tas ir nožēlojami, jo pat tie cilvēki, kas it kā strādāja tajos institūtos un zinātniskajās brigādēs, kas apkalpoja Raiņa literāro mantojumu, un tas arī bija cenzēts, ja? Tā es jau pieminēju Aspāziju kā cenzoru, bet rēķina, ka vēl gāja pāri čekisti, ja? kas tikai tad nolika visus tos materiālus arhīvā. Tad kas tur beigās var sanākt, ja? Un tie cilvēki uzdod jautājumus, kāpēc tādā formā izvēlēja viņu? Ideoloģija, es pieminēju saistmateriālus, Rainis, tā doma ļoti vienkārši, 5. kolona, maigā varēja. Jūs esat pret Padomu Latviju, bet vai jūs zināt, ka Padomu Latvija tā kā Raini ceļ godā, tātad jūs arī esat pret Raini? Tā. Viņi uzdod jautājumu, un attiecīgi, mēs neesam pret Raini, viss kārtībā, ja tur zelta zirgi, uguns un nakts un tā tālāk. Nē, mums tas viss ir. Tālās noskaņas, jā, un tās noskaņas tā arī paliek, ja, ka Krievi izmanto kā maigo varu. Ja, kā maigo varu. Tā ir metodoloģija, ko izslīpē. Tas nenotiek tā, kad ir kaut kāda priekšraksts grāmatie, bet Rainis ir tik labs piemērs, lai redzētu, kas ir 5. kolona Latvijā, kā tā veidojas, kā tā šobrīd domā, kā tā, mēs taču redzam arī caur radošo inteliģenci, cik viegli arī ar to ir manipulēt un kā cenšas manipulēt, jo godīgi sakot, te jau ir tā, katrs laikziņu lasītājs var uzreiz kļūt par deputāti, ja, vai arī par tiksim tā, sabiedrībā ievērot cilvēku, ja, un tas nav normāli. Tas nav normāli. Es arī, starp citu, paskatījos pirmās Latvijas laikā izdoto konversācijas vārnīcu, arī
toreiz ne vārda nebija par Artūru Nagliņu. Visi zina Raini, visi zina Jānu Pliekšānu, bet Rainis jau toreiz bija miris, kad izdeva konversācijas vārnīcu. Kāpēc to nemaz nepiemin? Jā, tas ir tas, kas ir ļoti dīvaini. Ja? Ne tikai, labi, tie padomu vēsturnieki skaidrs, viņi tur kaut kā, man jau šķiet, ka es faktiski atradu vienu materiālu kopu vienā Krieva arhīvā, kur aprakstīts bija. Es veidojot grāmatu par Herbertu Cukuru, tam tā kā pieskāros mazliet. Tur bija tāds teikums, pārfrāzēšu no galvas, ka 5. gada revolucionāri un tā sociāldemokrāta šūniņi, kas pēc tam tur menševikos, boļševikos tur tā kā dalījās un pārdalījās, kad vadošie tur atrada mieru un atpūtu Šveicē un konkrēti tur Kastaņolā, ne Kastaņolā, bet Lugano, un tas ir tur patījā būtībā, Lugano un starp tiem bija, un tad tur ir uzskaitīti virkni cilvēku, Krievu, jā, visādi tur tie Brujeviči, un mēs arī zinām tie murgi, visādi tie Krievu revolucionāri sarkanie un Dzeržīnskis un tam līdzīgi, bet visur tur rakstīts tā, teiksim tā, Jāna Pliekšāna iekavās Artūru Nagliņu. Tagad revolucionārais vārds Artūrs Nagliņš. Es tā pagāju, Jānis Pliekšāns, mums tā kā visiem ir skaidrs no skolas laikiem, kas ir Pliekšāns, vai tas ir tas pats Pliekšāns, un kāpēc Artūrs Nagliņš iekavās, un kāpēc es neko nesaprotu tajā brīdī. Un tad es kaut kādās auditorijās sāku uzdot jautājumu. Jūs visi esat mācījušies skolā, jā? Jūs zināt, kas ir Artūrs Nagliņš. Jā? Es saku, kā viņiem piemineklis arī Rīgā? Pilns ar pieminekļiem, visu Latviju pilna ar ielām. Jā? Nevar būt. Es saku, ir. Un tas ir Rainis. Vienā auditorijā, otrā auditorijā tu pārbaudi. Un tad tu lēnām sāc saprast, cilvēki reāli nezina. Ja? Kāpēc slēp to ne tikai, piemēram, tur labi padomu laikos, tur viņi kaut kā, varbūt tā bija tā kaut kāda pagrīdes, tur tā, konspiroloģija, un tad viņi tur kaut kā tās pasas tur pieslīpēja un tā, un negribēja tur atklāties, ja? Kurš beigās iedod to pasu Rainim, vai tā bija Hranka, vai kuri to vispār izdarīja, ne? Jo ņem kā grib, viņš izbrauc cauri Eiropai ar viltotiem dokumentiem tajā laikā, kur lielākā daļa slapstījās, ja? Izbrauc, tā kā smērēts, ja? Tā kā smērēts. Lūk, un tad tu skaties, kad pēc viņa nāvas iznāk brāļiem Birkertiem, es atceros, vai tas bija Antons vai Pēteris, viens no viņiem, izdeva tādu grāmatiņu uzreiz par Raņa dzīvi. Ja? Par Raņa dzīvi, tas ir 30. vai 31. gads, man tā grāmata kaut kur aiz muguras ir. Plāniņi, nevar salīdzināt ar tiem ķieģeļiem, kas pēc tam nāk, kad pieķerās klāt visu institūtu par Raņa dzīvi. Un tur ir aprakstīta Raņa dzīvi. Ja? Tur arī neparādās nekas par Artūru Nagliņu. Ja? Man likās, ko tu slēpies, kas tā nepatīk tajā visā? Un tad es šo Artūru Nagliņu kaut kādā mērā pārnesu uz tādu, uz citu līmeni, jo man neinteresē, tas būtībā ir tāds kolaboracionisma apzīmējums, ja, Artūra Nagliņa fenomens, ja, jo viņš tā kā tur, tur tā kā Nagliņš, tā kā ne Nagliņš, tā kā tur viņš bēg no kaut kā un tā kā atskatās tajā pašā laikā, viņam ir sakara ar tādu pagrīdi un tādiem figurantiem, ja, kas visi ir, piemēram, pasaules spiegu vēstures grāmatās, kur nodaļa, piemēram, būtu padomu Krievijas spiegi, tas ir pirmais desmitnieks, tā ir elite, ja. Tas ir NBA tur konkrēti, bez jautājumiem, tur visi iet starta piecniekā. Tie cilvēki, ja, kas ir draugi, kas dod padomus, kas, tur kārto lietas, ja, brauc pie Raņa ne tikai uz Šveici, bet arī mēģina satikties ar viņu tad, kad viņš ir Rīgā. Ja. Apskatieties tādu Jāņa Straujāna dzīvi. Daudz neatradīsiet, bet pat daudzās Krievu grāmatās par NKDV vēsturi, par Čekas vēsturi, par visu. Ja. Jānis Straujāns uzbūvēja, viņš arī masters, ja, tā kā līdzīgi Artūrs Nagliņš, tāds segvārds, tā gan ir pase, bet viņam tas pagrīdes vārds bija masters, un šis Jānis Straujāns viņš uzbūvēja padomu Krievijai 20. gados, 20. gada pirmajā pusē,
lielāko rezidentūru, spiegošanas rezidentūru Eiropā, viņam centrs rezidentūrā bija Romā, un viņš pārklāja būtībā milzīgi to apjomu. Lielā mērā viņa nozaktie vai nopirktie materiāli, kas saistījās ar militāro resoru, ko tajā laikā, Musolīni laikā, tur arī strādāja puikas, rūpnīcas ražoja, tur bruņojās, ieroči bija un lidmašīnas un labs. Tie rasējumi un tas viss, ko tas straujāns sapakoja, lielā mērā noteica arī pēc tam otrā pasaules kara gaitu, jo Krievi iegūst savā īpašumā labu materiālu, kur izstrādāt. Tā kā, lūk, labi, es vienkārši to fonu apskatot un ejot pa solis priekš, vienkārši liekas pagaidiet. Es nolieku malā viņu darbību literāro. Liksim to malā, neanalizēsim. Mēs tāpat dzēja ir tik subjektīvi, ka tāpat mēs nevaram pateikt, tā ir laba dzēja, slikta dzēja. Ja tie vārdi liek domāt, tas ir forši. Lai cilvēki lasa, bauda, izgaršo, meklē tur skaņas, noskaņas un ritmu, bet tagad paskatāmies uz cilvēku. Ja. Un tur nav nekā skaista. Un tas faktiski ir pamats, kā mēs pazaudējam arī Latvijas neatkarību, jo, ja Rainis būtu dzīvs 40. gadā, nav nekādu šaubu. 100% var apgalvot un izlasīsiet grāmatu, sapratīsiet, viņš būtu braucis Kirkenšteina vietā un lūdzis Latvijas uzņemšanu Padomju Savienībā. Pilnīgi noteikti, jā. Viņš stāvētu uz peronu. Un tādā kā Jāni ir cits jautājums. Labi, tas nenotika. Viņš nomira 29. gadā. Un es tā padomāju pie sevis, arī vēl pirms grāmata tapa. Labi. Bet ja viņš būtu kļuvis Latvijas prezidents, mēs tinām tālāk. Un tad viss notiek tā, ka Latvija zaudē neatkarību, Rainis mirst kā nomirst, tur tā kā dzīve iegrozās, bet viņš ir prezidents. Vai tad padomju okupanti Raņa literārajam mantojumam celtu pieminekļus, taisīt institūtus? Buržāziskās Latvijas prezidentam. Mēs taču zinām, kas notika ar visiem tiem dižgariem, ar visu to eliti, kas ir būtībā Latvijas valstiskuma elite 20. 30. gadu, kas notika tie, kas nepaspēja aizbēgt, kas ar viņiem notika, tos iznīcināja, kas paspēja aizbēgt. Un tur bija desmitiem ļoti gudru, skaistu, jaudīgu cilvēku, simtiem es pat teiktu, kuri paglābās, bet tur nav stāsts par to, ka padomu režīms tā saukto trimdu vai buržāziskās Latvijas tos pārpalikums, kas izlīst pasaulē, ka kaut kā cēla godā un tur atzina. Kas būtu noticis ar Raini kā prezidentu, ja šis literārais mantojums nonāk tagad Čekas priekšā, viņi saka, ko daram? Ja, skaidrs, ka viņi neliks skolu grāmatās. Skaidrs, ka viņi neliks, jo mēs esam redzējuši to visu, kā notiek ar Zentas Mauriņas darbiem. Ja. Mums mācīja par Zentu Mauriņu skolā? Nemācīja. Ja. Tāpēc, ka viņi emigrē. Ja. Lai gan tajā mērogā intelektuālajā viņa ir turpat liekam, kur Rainis. Ja. Rainis gribēja būt Eiropā slavens. Ja, viens ir gribēt, cits ir, vai tavs darbs pieņem drukā, ja, tur Aspazijā bija ļoti laba vācu literārā valoda, rakstu valoda, viņa tur perfekti tulkoja šos te viņa darbus, ja, mēģināja piedāvāt kaut kur, nevajag to, tas latviešiem der. Ja, bet viņš neskatījās uz Latviju šauri, ja, viņš redzēja Latviju tā kā internacionālists, ja, ir tāda maz brošuriņa, Rainis internacionālists, viņš tiešām redzēja Latviju, ka tāda sastāvdaļa no pasaules revolūcijas, ja, kur latvieši būs suverēni, bet uz Krievijas ekonomiskā fona mēs tur dejosim, ne, un mums ar viņiem jādraudzējas. Ja. Jā, tā viņš redzēja. Bet tā ir tāda traģēdija liela traģēdija latviešiem un paturprātā. Ko tad viņš tiražē tajos darbos? Sērdienību, grūtsirdību. Ja? Nē. Latviešiem nevajag to likt priekšplānā. Tas ir vajadzīgs. Nenoliedzam, tas ir vajadzīgs, kas Raņa darbos tiek atspoguļots, morāls un daudz citas kategorijas. Bet, kādi mēs sērdienīši? Kādi grūtdienieši? Tāpēc ir, ja nonāksim līdz nodokļu politikai, tā mēs arī nodokļu politiku veidojam kā grūtdienīši un sērdienīši. Vai ne? Jā, tāpēc mums ļauj arī pastāvās taisīt lielas estrādes par 100 miljonu. Jā. Jo tā arī daļa no maigās varas izpausmēm. Labāk, lai viņi tur dejo, jā. Labāk, lai viņi tur dzied. Jā.
lai viņi neinteresējās par tautsaimniecību. Labāk, lai viņiem ir tāda sašķelta, sadrumstalota politiskā vide, kuru viegli manipulēt. Ja, jo visādi ārprātīgie, kas nāk un piedāvājas un taisa savas partijas, jo sadrumstalotāk tas viss ir, jo vieglāk ir atkal pēc tam šo valstī kontrolēt, kā tas izskatās enerģētikas sektora gadījumā. Ja, kā mums būtībā Čekas gāze ir faktiski izveidojusi tādu vidi, kurā mēs vispār nesaprotam, vai mums kaut kas pieder Inču kalnā, nepieder, vai mums būs tā gāze, nebūs, vai mums ir elektrība, vai nav, jo izrādās tad gāze darbina arī elektrību Latvijā, ja, vai veido elektrību, vai ražo elektrību. Nu, un tad iedomājies, kādā līmenī tie puikas to lik kopā to visu, vai ne? Jā, tā kā, nu, ir tā 5. kolona, un Rains tā ir tāda, teiksim tā, laikmeta diktēta realitāte, diemžēl Latvijai par sliktu. Jā. Es domāju, mūsu klausītāji noteikti būs ieintriģēti tikpat daudz, cik es vismaz, un noteikti arī ar lielu interesi izlasīs tavu grāmatu jauno, bet pievēršoties nodokļu politikai, tā kā mūsu podcasts sauc nodokļu stāstiņi, tad tu esi bijis arī gan presinam vadībā, cik 12 gadus, gan Ozo golf klubu. Mēdīnām, jā, piedod. Gan arī Ozo golf klubu vadībā, tur 23 gadus laikam. Nu, kāda tavu saskarsme ar nodokļiem? Tev ir padomā kāds, kas tev pirmais nāk prātā tagad, kad tu palūgt kādu tavu pirmo refleksiju par nodokļu tēmu? Nekas oriģināls. Tas pats, kas tiem tautsaimniekiem vai uzņēmējiem bija uz mēles pirms šīm vēlēšanām, darbspēka nodoklis. Jā, mēs, ja gribam to tautsaimniecību kaut kādā mērā padarīt konkurētspējīgu, bet tas pat nav stāsts līdz konkurētspējai, tas ir stāsts par to, ka faktiski cilvēkiem ir jākruķās, jādzīvo, tur jāņems, tur viens otram tur kaut ko tirgo, piedāvā, barterē, nav svarīgi, ja, bet šis darbspēka nodoklis, protams, ir kropls, un tas neļauj mums daudzos gadījumos veikt tādus skaistus ekonomiskus atspērienus, kas palīdzētu izaugsmē valstī kopumā. Un tas ir tas, ko es redzu, un otrs ir, ka šī nodokļu administrēšana, tas noteikti ir jāvienkāršo. Tas ir, mēs esam uztaisījuši, mēs esam pārbaudījuši, ka tas valsts pārvaldes mehānisms ir smagnējs, un pie valsts pārvaldes pieder arī valsts ieņēmuma dienas, kurš citkārt ar visu to masu. Protams, ka arī ir mainījis sev pēdējā 5 gadē, un tur tie cilvēki nāk pretī un runā un konsultē vispirms, kā viņi tagad arī paši grib teikt, un lai asociē viņus ar šo. Bet jāvienkāršo lietas ir šajā mazajā pasākumā, kas saucās Latvijas valsts, jo mazas valstis tā jau ir dārgs projekts. Tas ir ļoti dārgi. Un ja mēs vēl uzturam ļoti dārgu valsts pārvaldi, ja, tad jābūt ir uzņēmējdarbības kultam. Ja, uzņēmējdarbības kultam, kas nodrošina šim te sektoram darbiņu, ja, bet tad uzņēmējdarbības kults, tas nozīmē, ka mums uzņēmēji dziesmas dzied, ja, viņi eksportē, ja, viņi konkurē ar intelektu, viņi konkurē ar produktu, UTT un tam līdzīgi. Ja, tā kā, tas ir tas, ko droši vien, ka vajadzētu mainīt, ja. Kā līdzīgi, tas nav pat līdzīgi, vienkārši uzņēmējdarbības kults, tam jānonāk priekšplānā beidzot, un tam pakārtots ir, protams, teiksim, tas tautsaimniecības instrumenti, nodokļu iekasēšana, ja, kur jābūt ir ļoti vienkāršām saprotamām formulām un atskaitēm,
kas arī neapgrūtina uzņēmumus, neliek viņiem apkraut sevi ar vēl kaut kādām izmaksām, kur tev jānodarbina jau tur viens grāmatvedis atskaitē, viens grāmatvedis ikdienas darbam. Tas ir arī absurds. Tas ir tā, kad izveidots tas modelīts ir tā, piektā kolonijāne ir daudz stāvējusi pie šiem ratiem, daudz stāvējusi. Mēs taču redzam, kādas ir attiecības vienam otram premjeram ar gāzi. Ja? Mēs redzam Gazprom šos te nospiedumus, taustekņus, kā tie caurvijuši ir Latvijas politikas eliti. Ja? Tas taču ir nožēlojami. Ja? Es negribētu teikt, ka mēs esam bijuši kaut kādā mērā neuzmanīgi, ja? Bet mēs esam izmantot, kā Artūru Nagliņu savulaik izmantoja. Vienīgi Artūrs Nagliņš vēl pats to apjēdz, ka viņš to dara no brīvas gribas, no brīva prāta. Mēs tā kā bijām mazliet apmulsuši ar visu šo stāstu, norēbuši no iespējas dzīvot savā valstī atkal. Jā, bet tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram mainīt to. Ja. Jābūt ir ļoti nepiekāpīgiem, jābūt ļoti prasīgiem, jābūt ļoti cietiem pret visiem šiem gadījumiem, kas ir pret Latvijas interesēm, kategoriski. Ja, viss šīs te, es pat nezinu, tur piemēri, mēs varam virknē nozari izskriet cauri, ja, un radošā inteliģence pie ratiem, tai ir jāstāv pēdējiem. Viņi ir vienu reizi jau izdarījuši tā, ka mēs esam nodoti. Ja, šobrīd viņi var palīdzēt, bet viņi nevar iet pa priekšu. Absolūti nē. Ja. Pa priekšu ir jāiet. Kāds teiks, ka arī tavu profesiju, advokāti, juristi arī radošā inteliģence. Jā, mēs varam tādā ziņā teikt, bet tautsēmnieks, jurists pa priekšu, cilvēki, kas saprot šo te ģimenes formulu, šī vārda, teiksim tā, tajā nozīmē, ko visi cilvēki saprot, jo beig galā ģimenes ir mūsu pamats. Ja, tā kā tam ir jāiznāk priekšplānā, ja, pārnesot atkal tos tautsēmniecības ģimenes mazie uzņēmumi. Jā, mums ir plantatoru paudze izaugusi saistībā ar visādiem tur maksājumiem no Eiropas, ja, un nav nekas slikts, ja, mēs redzam, cik tie cilvēki ir radoši. Ja, kādi tiem lielajiem zemniekiem tur ir parks ar ne tikai traktoriem, bet ar džipiem. Par kredītkartēm makā nerunāsim, bet kopumā jau, kā jau teicu, maza valsts dārgs prieks, un vēl jau vairāk tāpēc, ka maza, to ir viegli sakārtot. Un lai šis prieks ir dārgs, ja, bet tas ir mūsu prieks. Un mēs te gribam dzīvot. Ja mēs te gribam dzīvot, un ja te kāds smilksti par kaut kādu austrumu pusi, ja, tad nulle tolerants pret tiem, kas ir pret Latviju, nekāda kompromisa. Aizmirstam par, atcerējos, kā mans nelaimīgais Nagliņš, ja. Arī šī te problemātika, kas nav pārgājusi. Iedomājies, cik tas ir pervers. Mēs esam kā pieauguši cilvēki pēdējos 30 gadus nolūkojušies kaut kādā krievvalodīgo vai mazākumtautības skolu problemātikā, kas būtībā arī ir budžeta nauda, ja, kas būtībā arī izvaro Latviju gan izpratnes ziņā, gan arī kaut kādu akciju ziņā pēc tam, kur nāk šie cilvēki, ja, un kaut ko protestē un nodarbojas ar pretvalstiskām lietām. Tu jau uzminēsi to, es jau tev saku priekšā, bet tad, kad Rainis ir izglītības ministrs, tas ir viņa projekts. Tas ir viņa projekts, mazākumtautības skolas. Un to viņš dabū cauri. Un deputāti no Latgales viņam ar pirkstu acīs baksta no tribīnas. Man tur viena epizode, es viņu tā kā grāmatā, literārā formā mazliet apspēlēju tur pie Saeimas bufetes, tas viss notiek, bet viņam ar pirkstu acī baksta un saka, klausies, tu te nestāst mums par kaut kādām Balkrievu dzejnieku attiecībām. Tu neredz, ka tas viss ir sarkanās Krievijas inspirēts pasākums. Ja? Tu te prasi naudu, ja? un nevari noņemt no Nacionālā teātra skatuves carisko ģērbu, ja? Kas tur stāv. Un pats esi bijis Nacionālā teātra direktors. Ja? Tad Rainis tur
tā kā iepīkstās un saka tur, nu jā, bet ko jūs tur saprotat, jūs jau tikai tās cūkas tur audzēt un tā, un tad viņam saka, paga, tas ir Saeimas stenogrammās, paga, ko jūs teicāt, Pliekšankungs? Cūkas, pateicoties šīm cūkām, jūs varat spēlēt teātri. Ne? Tur tāds skaists arī, tāds skaisti reveransi un pagriezieni ir stenogrammas, lai gan Rains nav daudz kāpis tribīnēs Saeimas, bet nu, tad, kad uzkāp, tad tur var redzēt to diskomfortu, kas viņu pavadīja, jo viņš nekad nav bijis orators, arī tā proza, teiksim, tā kā rakstdarbs vai žanrs, arī nav viņa stiprā puse, un tad protams, ka tā lirika, poezija, tas ir viņa zirziņš ar Aspazijas lielā mērā atbalstīja, jo visus darbus Raiņa Aspazija pārakstīja pati un lika klāt arī pati, ja jūt, ka kaut kas neveļas vai neveidojas. Nu, bet tas atkal ir stāsts par tiem darbiem, to noliekam malā. Jā. Nu, lūk. Tev ir arī, es īstenībā nejauši uzdūros, tev ir interesants raidījums Naudas cena. Tu sarunājies ar diezgan pieredzējušiem dažādiem ekonomikas un arī nodokļu ekspertiem. Nu, kāds tev radies priekšstats viņus intervējot, nu, kāpēc mēs tos nodokļus nevaram sakārtot? Es vēlreiz atkārtošu, jā, mums pelēkā zona sākas nevis ar tiem, kas nemaksā nodokļus, bet mums pelēkā zona sākas ar valsts pārvaldi. Un tad, kad mēs valsts pārvaldi dabūsim ārā no pelēkās zonas, tad, kad mēs sapratīsim, kas tur īsti notiek ar viņu darbībām, kad ir nepieciešams funkcija audits, štatu pārskatīšana, ja, ministrijas, tur skaitam nav nozīmes, ko viņi dara, ja, kāpēc viņi dara, sadarbības starp ministrijām, ja, ministrijas kā partiju barotavs. Tad, kad mēs ar to būsim tikuši galā, tad mēs nonāksim līdz stāstam uzņēmēji klausīties, ja ir jāmaksā nodokļi. Nē, tad būs viegli pavilkt šo valsts pārvaldi, tad mēs piedāvāsim arī tik saprotam nodokļu kārtību, ja, ka tur nevajadzēs likt nodokli pie nodokli, lai aizpildītu budžetu, bet budžets galvenokārt problēmas rada valsts sektoram, jo viņi domā, kā palielināt savus algas, ja, viņi budžetā iestrādā visus šos indeksus un palielinājumus, ja, un tad saka, nu jā, mums te mazliet jāpavelk jostas, nu, kur mēs varētu kaut ko iekasēt, ja. Jūs padomājat, kur varētu nopelnīt to visu, ja? Kā varētu uzņēmējs izdarīt tā, ka viņš atnes jums tik daudz naudas, ka jums nav tas stāsts par to, ka kā mēs dabūsim lūk šajām sociāli jūtīgajām vidēm šo naudu. Es nerunāju par izglītību vai par medicīnu, ja, kas ir ļoti svarīgi, un tas ir jānodrošina, bet protams, ka valsts pārvaldes aparāti, ja, vai teiksim, tāpat pašvaldības sadaļa, ja, kas ir caurskatām un tur reāli ņemam pēc rīkles, ja, vai pēc pautiem, ja, tas viennozīmīgi. Tāpēc šajā raidījumā, kur formāts nav, naudas cenas formāts nav tāds, kur mēs, piemēram, tur konfrontējam cilvēkus. Nē, tur drīzāk cilvēki cenšas to savu domu tā kā pamatot, izteikt, kaut kādā mērā slīpēt kaut kādas idejas, tur mētāt, žonglēt un tam līdzīgi. Ja? Ka tas rāda, ka ir viena paudze, kas ir jaudīga, kas tūlīt nāks un to darīs. Ja? Man liekas, ka jā, šī paudze tādus kā Nagliņš nepieļaus, ja, jo es redzu, kas ar maniem bērniem, kā viņu dzīve un darba veidojās, un es saprotu, ka manas paudzes cilvēki ir savus bērnus nolikuši uz sliedēm, devuši labu izglītību, devuši piemēru, devuši kaut kādā mērā tādu atbalstu, kas viņus ne tikai spārno, bet tā ir jau jauda Latvijas, teiksim tā, tautsemniecībā, Latvijas klētī, ja, un Latvijas klēpī, bet kopumā ir laba sajūta. Un arī tikai tāpēc, ka mums bija tā lielā priekšrocība salīdzināt to ārprātu okupācijas, ārprāt ar to, kas mainījās un kā notika šī mainība, un tā pieredze uzkrātā viņa iedod pārliecību, iedod kompasu.
iedod pareizos virzienus, kas jādara. Ja. Tāpēc nevienam no manas paudzes cilvēkiem nav šaubu, ja, ka bērniem ir jāmācās. Ja. Nav nekādu šaubu, ka bērniem ir jābūt ar labu izglītību, tad viņi tiks pie laba darba. Ja. Tad ir jābūt kārtīgām ģimenēm un tā tālāk. Un tas viens ar otru, viens par otru, visi par vienu. Ja. Un tāda saliedētība kārtīgā. Ukraiņi parādīja ar visu to savu korumpētību, ka citi Krievs latvieši arī sistu, ja būtu tāda lieta. Latvieši arī sistu. Viņi pat neaizdomājās tie krieveļi, ka ja viņi nākt uz šo pusē, mēs vairāk iedot purnā viņiem nekā Ukraiņi šobrīd. Ukraiņi ar korumpētību, ar visu to ārprātē, kas viņiem vispār valdīja līdz 24. Taču tur nebija vēl valsts. Ja. Valsts notika tikai 1. mēnesī. Tad nācija notika Ukrainā un sāka dzīvot to dzīvi, kas pēc tam izveidos absolūti droši vien, ka lielu valsti, absolūti skaistu piemēru uz pasaules kartes. Bet mūsu gadījumā ir daudz vienkāršāk. Jā. Mums ir stiprums iekšā vispār. Jauda ir ritīgi. Man liekas, uz šito cerīgo noti, kad nāks kāds izmaizīs to valsts pārvaldes sektoru, mēs varētu arī beigt, bet man kā vienmēr ir katrā raidījuma beigās, katram viesim viens un tas pats jautājums, kāda būtu tava versija par dzīves jēgu, vai tu tādu vispār meklē vai mēģini priekš sevis noformulēt? Godīgums. Ļoti vienkārši. Nekas vairāk. Krietnums. Godīgums. Godīga attieksme. Jo tad, kad man kāds tur kaut kur ieminās, ja, tur, tu esi atmaskojis kaut ko tur, ka es dzirdēju kaut kādu grāmatu, es nesaku, es neko neesmu atmaskojis. Vienkārši es gribu būt godīgs gan pret sevi, gan pret to laiku, kurā es dzīvoju. Ja, un tas arī vada manus motīvus, kāpēc es vienā vai otrā gadījumā to daru. Ja, tā kā vēl vairāk Raiņa gadījumā, ka es jau pats izdodu savas grāmatas, ja, man uzdodot jautājumu, kurš par to visu samaksāja, nevar neko atrast. Ārkārtīgi sarežģīts jautājums, ja, jo es nepārstāvu ne zinātniskas brigādes, ne institūtus, ja, ne kultūra kapitāla fondus, ja, ne izdevniecības, kas man aiz muguras tā kā balstīt vai tam līdzīgi. Es to daru pats. Jā, vēl jau vairāk ir gandarījums par to, ka pirmā tirāža novembrī ir aizlipojusi pie lasītājiem un tagad nonāk šonedēļ arī papildu tirāža, jā, kas ir ļoti labi. Jā, kas ir ļoti labi, jo nav stāsts par kvantitatīvajiem rādītājiem. Stāsts ir par to, ka šim te vēstījumam ir jāiet tautās. Cilvēkiem ir jādomā, jāliek domāt. Es nelieku uz galda recepti, es lieku uz galda sastāvdaļas, lai jūs domātu, jā, lai jūs domātu, kāpēc tas notiek, kā tas notiek un kur tas viss vēd, jā, un kā to var ietekmēt, kā to var mainīt, kā no tā var izbēgt, vai tieši pretēji, kā tam var uzskriet virsū. Ne? Tāpēc domājiet, jā, lasiet, domājiet, klausieties, domājiet. Es domāju, ka, ja tu gribi pabeigt šo mūsu sarunu, būtībā tas jau bija monologs, atvaino, Jānis, tā neļauj. Tieši tā bija domāts. Jā, tāpat jau tev ir pietiekami daudz dziļu prātu, bet kopumā es saku, domājiet līdz, nesat līdzotēji. Paldies. Tieši tā, kā to māca, jā. Godīgums un arī pērciet Armanda grāmatu, tiešām intriģējoša saruna un paldies tev liels par tavu laiku un tiekamies golfa laukumā. Jāni, paldies tev par sarunu. Jā.